Ar labiem nodomiem ceļš ir bruģēts uz elli. Tā varētu raksturot šobrīd visu šo obligātā iepirkuma komponentu sēgu, un iepazīstoties arī ar ekonomikas ministrijas un finanšu ministrijas atbildēm, kuras citstarp nav vienādas, nav līdzīgas. Tas noskaņojums ir jūtams pilnīgi un absolūti savādāks. Bet kopumā es domāju, ka jūs piekrītiet, ka šis ir tieši tas gadījums, kad ar labiem nodomiem ceļš ir bruģēts uz elli. Vai kāds to var noliegt? Tikpat svarīgi mums, kolēģi, ir saprast, kad ir jābūt godīgiem. Godīgiem līdz galam. Ir atsaukšanās arī uz parlamentārās izmeklēšanas komisiju par atbildīgajām amatpersonām, tā skaitā, kuras bija parakstījušas šīs atļaujas un pie ieviešanas strādājušas. Bet mūsu pieprasījums bija daudz plašāks. Mūsu pieprasījums bija par to, vai mēs esam gatavi šobrīd šo kļūdu atzīt. Un runāt arī diezgan skaidru valodu, ka šis stāsts ir par ļoti konkrētām interesēm un ļoti konkrētu peļņu. Tāpēc arī uzdošu jautājumu bez aplinkiem, vai pret šiem centieniem atmaksāt OIK visvairāk tieši neiebilst mūsu Saeimas lielākā frakcija. Kādēļ? Vai ne Jāna Patmalnieka? Uz šādu jautājumu mums būtu jāatbild. Un vai tas nav tāpēc, ka sponsori gadiem ilgi bija šīs sistēmas atbalstītāji, lielākie kampēji, nevis ideoloģija, nevis principi, bet nauda? Kāds zīmīgs vārds, kolēģi, nauda. Sāksim ar vienkāršu patiesību, ko cilvēki nejūt šajā teorijā, bet jūt savos maciņos. Katrā elektrības rēķinā. OIK tika pasniegts kā cēls instruments, kā ieguldījums zaļajā enerģijā mūsu kopējā nākotnē. Skaists stāsts, pareizi vārdi, pareiza retorika. Bet šīs skaistās fasādes slēpjas pavisam cita realitāte. Un tā nebija kļūda, kolēģi. Tā bija sistēma. Realitāte bija tāda, ka ļoti cīniska sistēma. Arī Latvijas Zinātņu akadēmijas pētījums skaidri parādīja, ka 2/3 no šiem maksājumiem neaizgāja ne vējam, ne saulē, ne līdz kādam citam atjaunojamam energoresursam. Un tad domāju, ka daudziem arī sāka zust šī ilūzija. Un mēs arī sapratām, kas tā ir par smaku gaisā, pēc ko mēs jūtam. Kolēģi, tā bija gāze, jo OIK maksājumi aizgāja gāzes katlos. 2/3 indikatīvi no šiem maksājumiem aizgāja gāzes katlos. Mēs labi apzināmies, no kādas valsts mēs importējām gāzi. Tātad, ko mēs patiesībā darījām? Mēs piespiedām Latvijas cilvēkus maksāt vairāk, lai finansētu fosilo enerģiju un netieši stiprinātu agresoru valsts ekonomiku. Un kāds vēl uzdrošinās šodien to saukt, ka tā bija zaļā ekonomika? Tas nav vienkārši politisks misēklis, kolēģi. Tā nebija arī nekāda neveiksme. Tā ir apzināta sabiedrības maldināšana, kur notiek aizvien. Kamēr ģimenes skaitīja centus, kamēr uzņēmumi daudz bankrotēja, kur nespēja nomaksāt OIK maksājumus, kamēr atteicās no pamatvajadzībām, kāds šajā sistēmā ļoti labi pelnīja. Nevis simboliski pelnīja, bet pelnīja miljonus. Un tagad paskatīsimies, kas notiek šodien. Kas visvairāk pretojas šīs netaisnības labošanai? Tie paši, kas gadiem ilgi klusēja, tie paši, kas šo sistēmu piesedza, tie paši, kuru politiskā un finansiālā vide bija cieši saistīta ar OIK uzturētājiem. Sakritība, kolēģi? Šis stāsts faktiski lēnām kļūst vēl neērtāks. Pirmkārt, OIK tika ieviests nelikumīgi. Nevis aiz nezināšanas, bet ignorējot skaidru Eiropas Savienības prasību. Bez Eiropas komisijas saskaņojuma šādu atbalstu ieviest nedrīkst. Arī Finanšu ministrija savās prezentācijās iepazīstina, ka bez šī nogaidīšanas principa atbalsts ir pretiesisks. Tā sauktais nogaidīšanas princips tika vienkārši ignorēts. To vairs nav jāpierāda tiesā. Nevis pārprasts, nevis sarežģīts, bet ignorēts. Ko tas nozīmē vienkāršā valodā? Tas nozīmē, ja valsts grib ieviest uzņēmumiem finansiālu atbalstu, tai vispirms ir
jānosūta saskaņošanai Eiropas komisijai un jāgaida atļauja. Līdz brīdim, kamēr šī atļauja nav saņemt faktiski sistēmu darbināt, piemērot nedrīkst nekādā veidā. Bet mēs sākām, apzināti sākām, valdība sāka. Tas ir tāpat kā slimnīcā. Ārstiem ir pieejami analīžu rezultāti, kas skaidri norāda uz dzīvību bīstamu diagnozi, bet tie paliek nepamanīti dokumentu plūsmā. Ārstēšana netiek mainīta un sekas kļūst smagas. Informācija bija, brīdinājums bija, atbildības nebija. Tieši tas pats notika ar EOIK. Sistēma tika palaista un nauda tika iekasēta, bet negaidot Eiropas komisijas lēmumu, no cilvēkiem mēs šo naudu prasījām. Un sistēmas ieviešana beigās izrādījās kļūdaina, process kļūdains. Ja tā nebūtu, faktiski tā būtu darbojusies joprojām. Un tas nav interpretējams fakts, kolēģi. Jā, tas ir tieši tā arī noticis. Otrkārt, kļuva skaidrs, ka sistēma ir problemātiska. Tā netika apturēta. Tieši pretēji, tā tika turpināta gadiem ilgi. Tas nozīmē tikai vienu nelikumību netika pārtraukta. Tā tika pieļauta un tika turpināta. Treškārt, kad šo sistēmu beidzot atcēla, kas tad notika ar cilvēkiem, kuri bija nepamanījuši šīs kļūdas? Vai kāds saņēma kompensācijas? Vai kāds atvainojās? Nē, vienkārši pateica, aizmirstam, ejiet tālāk. Tā vēl relatīvi nesen mēs varējām izlasīt un dzirdēt kāda mūsu kolēģa sociālajā kontā. Cik tas bija ērti, bet, kolēģi, cilvēki šo neaizmirst un neaizmirsīs, un arī nevajadzētu aizmirst. Un tad būs absurda kulminācija. Izrādās, ka atbildīgā institūcija bija tā, kuras vadībā bija mūsu pašreizējais Saeimas kolēģis, un viņiem bija pieejama visa informācija par Eiropas komisijas nostāju. Bija pieejama visa informācija par šo nogaidīšanas principu. Bet viņi netika ņemta vērā, jo tā vienkārši pazuda dokumentu plūsmā. Kā tikko vienā intervijā teica mūsu kolēģis. Nepamanīja simtiem miljonu eiro vērtu sistēmas atbalstu. Vienkārši nepamanīja, bija citas lietas, citi papīri, daudz papīru nepamanījām, atvainojos. Kādēļ nepamanīja, kolēģi? Šo jautājumu, es domāju, jūs varat katrs pats atbildēt. Un nevis to, ka šādas informācijas nebija. To nenoliedz, bet nepamanīja. Bet to, ka sistēma bija tik ērta, neviens īpaši nesteidz neko absolūti mainīt. Tas ir tāpat kā ar ārstiem manas iepriekš minētajā piemērā. Kolēģi, es domāju, ka mums šie absurdie piemēri saistībā ar OIK kļūdu atzīšanu ir ļoti, ļoti daudz. Ir argumenti daudz, kāpēc tas bija kļūdains lēmums. Un, ja mēs vēlamies nākotnē preventīvi, lai sabiedrība sāk ticēt politikai, valsts pārvaldē, mums būtu jāsāk labot šī kļūda un atzīt kļūdas. Un par kļūdām, kolēģi, ir jāmaksā. Tāpēc būs nepieciešams mums juridiskais, tiesiskais izvērtējums. Ir jāatvainojas cilvēkiem, daudziem uzņēmējiem. Tie, kuri bija spiesti atlaist savus darbiniekus, jo viņi bankrotēja, kuri pārmaksāja par elektrības rēķiniem. Un beigu galā mums nāksies prasīt arī atbildīgi no tiem, kuri pieļāva šādas simtiem miljonu neuzmanības vērtas kļūdas. Šobrīd mēs labi saprotam, ka pašreizējā politiskā vide dažādās nozarēs arī pieļauj daudz dažādas kļūdas. Kāda bieži vien ir šī atbildība, ko mēs uzņemamies? Nekāda. Nereti cilvēku aizrotē ar paaugstinājumu vēl augstākā amatā. Tāpēc, kolēģi, domāju, mums būs skaidri un gaiši jau tuvākajā laikā jāatbild un bez jebkādiem kompromisiem, ka amatpersona atbildība būs jāizvērtē gan politiskā, gan disciplinārā un, ja nepieciešams, arī krimināltiesiskā atbildība par šīm kļūdām, kuras mēs, domājot ar vārdu mēs, tos valdības, ne tikai valdības, bet valsts augstākās amatpersonas, kuras tajā brīdī bija atbildīgas par enerģētikas politiku valstī, nepamanīja simtiem miljonu eiro sistēmas kļūdas,
un sabiedrība, juridiskās personas, fiziskās personas par šīm kļūdām samaksāja. Tagad mēs pasakām neko, kā bija, ejam tālāk. Nē, kolēģi, tā nebūs. Ja mēs vēlamies, lai sabiedrības ticība mūsu valstī un valsts pārvaldē atjaunojās, pa kļūdām būs jāmaksā. Cilvēkiem pretiesiski iekasētā nauda būs jāizvērtē, kādā veidā atgriezt. Tas jau ir cits jautājums. Bet vispirms ir jāatzīst visas šīs juridiskās kļūdas. Mēs nekādā gadījumā no šīs tēmas nevaram mukt prom. Par šiem jautājumiem mums būs jārunā. Vai tā būs ģenerāla prokuratūra, vai tā būs tiesa, vai kāda cita parlamentārā institūcija. Es domāju, mēs ar laiku nonāksim pie šīm atbildēm. Bet vienkārši izlikties ar strausu politiku, kā bija, tā bija, laiks ir pagājis, liekaties mierā, nedraugi, tā tās lietas uz priekšu neies. Es aicinu atbalstīt konkrēto pieprasījumu. Es aicinu nespēlēt strausu politiku un izlikties neredzot acīm redzamo un nemēģināt piesakties uz kaut kādu noilgumu vai uz kaut ko šādām lietām, 100 miljonu vērtām lietām nevar būt noilgums. Cilvēki gaida skaidrību, cilvēki gaida, kad mūsu valstī atgriezīsies tiesiskums. Paldies!